Labrītiņ visiem! Tātad šodien ir forša dieniņa. Ir tagad pulkstens 7:36. Atrodos Rīgas lidostas teritorijā un tagad došos cauri check-inam. Un es došos uz fantastisku vietu, kur es vienmēr esmu gribējis nokļūt. Un tā beidzot man ir tā iespēja tur pie reizes arī uzfilmēt reklāmas rullīti kādai fantastiskai kompānijai un pavadīt pāris dienas tai vietā. Pagaidām tas būs noslēpums, kur es dodos. Tāpēc seko manam video līdzi un pēc uztraukuma vienkārši nevaru vairs parunāt. Un tad jau tiekas arī tālāk. Čau! Esmu izgājis drošības kontroli vispār bez jebkādas aizķeršanās, jo es pārsvarā lidoju ar savu ekipējumu. Šoreiz es paņēmu sporta kameriņu, ar ko es šobrīd filmēju DJI Action 4, kas ir mans jaunākais iegūms un viena no foršākajām mazākajām kameriņām. Ja tu mani ļoti labi pazīsti, tad tu arī zināsi to, ka mazā sporta kameriņa ir tā kamera, ar kuru es uzsāku visu filmēšanu, visu savu karjeru, tā teikt, kas no hobija un izklaides nonāca līdz kaut kam lielākam. Un te nu es esmu, filmē ar to mazo kameriņu un somā man atrodas drons. Entās baterijas, lādētāji, powerbanki un vēl viss kaut kas tāds. Uzmanību! Aviodrošības dienesta paziņojums. Cienījamie pasažieri un lidostas viesi, lūdzam jūs neatstāt savas personīgās mantas bez uzraudzības. Drošības pārbaudi izgāju bez nekādām problēmām, diezgan bieži tas mazliet aizkavējas. Priekš manis ir īpaši, jo es lidoju ar ļoti lielu daudzumu tehnikas, ko esmu, varbūt sanāks parādīt, ko esmu visu saspiedis šeit iekšā un lidojums ilgs 4 stundas un tad jau redzēsiet arī kaut kādus piefilmēt, kaut ko interesantāku klāt un tad līdz vēlākam. Čau! Pirmās ekspektācijas pa Islandi. Koku te nav. Zeme izskatās tā, it kā būtu kāds izbēris no grila pārpalikušās ogles. +8 grādi. Un gaidām priekšnieku, kas mani tūlīt savāks, bet tāda sajūta, ka esmu atsūtīts uz nometni, uz izdzīvošanu, jo šī ir 8. dārgākā valsts pasaulē. Es neesmu Eiropā un apkārt ir tikai kalni, līdzenumi un nekas vairāk. Nu ko? Esmu ticis pie atslēdziņas. Mans studio flats. Tā kā esmu ieradies jau Islandē. Check the mirror, see the reflection. Ain't nobody quite like me. See, I'm perfection. Unique vibe, can't duplicate. Swag is so cool. Es tikko sapratu vienu lietu, ka tajā hotdogā iekšā ir vietes, ruksītis un kaut kāda īpašā mērce. Nezinu, kas varētu ir, bet garšo labi un īsi. Sunset, cool like the night. In my own spotlight, shining so bright. No need for validation. I am the prize in the world of clones. I'm still gonna rise. Why everybody wanna be like me? Well, you know you can't be like me. Well, you know you can't be like me. Any, many, money, mo. I'm so fine, oh that I know. Why you wanna mess with me? You know you not getting with me. I don't need to speak, you ain't messing with my energy. No other like me, a true work of art. Cool, pretty masterpiece from the start. I stand tall, I stand proud. No need to follow, I'm the leader of the crowd. Every step, every move, I'm so divine. Walk into the room, they be like, dang, she fine. Confidence on lock, in my own league. How can you be hating when you can't be me? How you keep talking, you can't be what I see.
Bet tas ir tāds experience, man liekas, amazing vienkārši. Es, man liekas, būšu stāvā sajūsmā par šitiem. Kas? Bet jebkurā gadījumā šis tāds experience, man liekas, es divreiz aplasu un pārdomāju dzīvi braucot tajos divos kalnos. Bet, nē, amazing, I love it. Rīktīgi. Nu ko, čau visiem, tātad ir jau 4. diena Islandē. Esmu apceļojis un apmeklējis ļoti daudz interesantas foršas vietas. Kaut ko arī nofilmēju priekš jums. Visumā Islandē ļoti skaista vietiņa. Man paveicās ar laiku šitās visas dienas, izņemot, protams, šodienu. Šeit visu dienu līst un ir diezgan pretīgs laiks. Bet jebkurā situācijā vienmēr ir risinājums, un šajā situācijā risinājums varbūt visiem liekos un izskatos uzreiz 100% pēc turista, jo šeit visi ģērbies ne tik silti kā es, bet viņi ir pieraduši pie tādiem laikapstākļiem, bet es tomēr neesmu, un man joprojām liekas šeit ļoti vēs. Bet es paspēju apmeklēt ūdenskritumu, tūkstnesi, kalnus, geizerus, diemžēl vulkānu nesanāca apmeklēt un noteikti nesanāks, jo es rītdien pavisam dodos projām, bet visā visumā man ļoti šeit patika, šeit ir interesanti. Māju arhitektūra arī ir smuka. Te katra māja ir ar savu dizainu, savu skaistumu un krāsu. Tagad dosimies kaut ko garšīgu nopirkt. Protams, budžets ir, kāds viņš ir. Viņš, diemžēl, priekš Islandes nav liels. Šeit viss maksā ļoti dārgi. Un mēs esam mazliet uz taupīšanas režīma jau no paša sākuma. Bet tas, ko esmu redzējis šajās dienās un piedzīvojis, to nenopirks par nekādu naudu. Jo tas bija pats tāds kā emocionālākais un foršākais piedzīvojums ever, kādu esmu izbaudījis un kādu es noteikti nebiju gatavojies saņemt šeit. Šitie saucās tie pafini. Nu ko, čau visiem. Diemžēl mans darba brauciens uz Islandi būs beidzies. Šodien ir
Šodien ir 3. maijs, ielidoju 29. Pirmās 3 dienas bija vienkārši fantastiskas, ja neskaidro to, ka es nebiju pieredzis pie milzīgās saules. Un man visu laiku bija tā saule pa acīm sita un bija ļoti grūti pierast. Bet jebkurā gadījumā varu teikt tikai to pašu labāko par Islandi. Man šausmīgi patika. Es nofilmēju priekš kompānijas celtniecības video. Pirmajās 2 dienās, kas man bija jāizdara, un pārējās dienas man vienkārši veda tādā kā ekskursijā, off-roadā, devāmies ārpus ierastajām normām, kurām mašīna parasti nebrauc, ar džipu to Široku. 4-7 maucām vienkārši tādā tripiņā apkārt visām klintīm, kalniem un tam līdzīgi. Pāris vietās arī izlaidu savu dronu, pacēlu augšā, bet šeit ir tik nenormāli daudz aizliegumu, kad es to nevarēju veikt daudz dažādās vietās, kur es šausmīgi gribēju. Tā kā man bija arī ierobežots skaits mantu, ko es varu un drīkstu ņemt līdzi, un man nebija priekš FPV sporta drona asistenta, tad, diemžēl, man nācās ņemt mazo mini, kas izturēja baigo spiedienu un to visu praksi, kas bija saistībā ar filmēšanu. Tas šausmīgi lielais vējš un vēl viss kaut kas, kas traucēja lidot, bet visā visumā es noteikti gribētu šeit Islandē kādreiz vēl atgriezties. Noteikti uzkāpt kalnā pāris dienu laikā un vēl visādas daudz interesantas lietas. Es ceru, ka tev patika mans video, un tad jau pēc pāris dienām es lidoju Spāniju. Un tad Spānijā gandrīz podīts salauzu. Pēc pāris dienām lidoju Spāniju, un tad Spānijā uzfilmēt vēl kaut ko interesantu. Un tad jau tiekamies nākamajā vlodziņā, un ceru, ka tev patika šādi video. Čau, peace!